Izskatās smieklīgi, ne, Rita? Ir 9:22 minūtes. Manam kolēģim Kārlim ir sarkans klauna deguns. Mēs esam sagaidījuši mūsu šī rīta ciemiņu, kas ir Marijāna Milovska, dakteris klauns, biedrības vadītāja. Labrīt, Marijāna. Marijāna bija viesojusies arī jau par savu grāmatu stāstīt, bet šoreiz mēs par ko citu drusciņu. Iespēja tātad cilvēkiem kļūt par dakteriem klauniem. Sāksies dakteru klaunu apmācības. Kas mums klausītājiem par to būtu jāzina? Pirmkārt, pieteikties var visi. Pirmais jautājums vienmēr, kas tad var būt par dakteru klaunu? Jebkas, nav svarīga jūsu profesija, jūs varat būt pilnīgi jebkuras profesijas pārstāvis. Nav svarīgs vecums, bet galvenais ir no 18 gadiem. Augšējās robežas nav. To es vienmēr gribu piemetināt. Pie mums strādā cilvēki arī tie, kas ir ilgi pensijā aizgājuši. Un tālāk, protams, ir jāskatās svarīgi ir, vai jums ir laiks. Tas ir noteicošais. Es tieši gribēju vaicāt, kā notiek tā skola un cik ilgas ir mācības? Mācības notiek 6 mēnešus un jārēķinās ar to, ka mācības jums būs katras otrās brīvdienas, veselas brīvdienas pilnas. Kā sestdienas, svētdienas? Sestdienas, svētdiena jūs būs aizņemta ar skolu. Vai jautājums pēc tam var izvēlēties darba vietu? Var izvēlēties darba vietu, bet labāk, ka jūs strādājat savā pilsētā. Kurās pilsētās, Latvijas pilsētās strādā dakteri klauni? Protams, mēs esam Rīgā, un tad mums ir 6 reģionālās pilsētas, kur mēs īpaši aicinam cilvēkus pieteikties, jo tur ir ļoti, ļoti vajadzīgi klauni, un mēs esam Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī, Cēsīs un Valmierā. Es, Marijana, gribēju vaicāt, vai tā kļūst cilvēkam par tādu pamatprofesiju, vai tas var būt arī tāds, otrs mazais darbiņš, ko cilvēks dara paralēli savam pamatdarbam. Kā ir ar dakteru klauna profesiju, ja tā var teikt? Liels paldies par nosaukumu. Tas ir darbs, tas nav hobijs, un ar to ir jārēķinās, bet tas tiešām ir 2. vai 3. darbs atkarībā no tā, ko jūs darat. Tas ir regulārs, jums ir jāuzņemās atbildība, bet viņš var būt vai nu vienreiz nedēļā 3 stundas, tas ir minimālais, ka jūs strādājat, un maksimālais tās ir 3 reizes nedēļā par 3 stundām. Tas ir maksimālais, ko mēs drīkstam, jo darbs ir emocionāli daudz paņem no jums, jums vajag laiku arī attiet, un arī visas citas savas lietas sadarīt. Ja kāds mūsu klausītājs tagad plāno, ka varbūt viņš varētu kaut ko tādu tiešām nopietni apgūt un darboties tajā, kas viņam būtu jādara? Kādi ir tie nākamie soļi? Pirmais, kas būtu jādara, būtu jāizpēta detalizētāka informācija. To var izdarīt, ieejot www.drklauns.lv/skola. Tur ir visa detalizēta informācija par skolu, kā arī jūs iegūsiet skolas programmu ar visiem datumiem, ka jūs varēsiet saplānot visu nākamo pusgadu. Skola sāks septembrī, un mēs zinām, ka mēs esam visi ļoti aizņemti. Cik ilgs ir kurs? Cik dienas? Kurs ir pusgadu, bet katras otrās brīvdienas. Neklātiena. Tā ir klātiena. Pamatā tā ir klātiena. Rīga. Mums visai grupai jāmācās kopā, un man liekas, tas ir ļoti svarīga lieta, ka jūs ejat strādāt par dakteru klaunu. Jūs ne tikai kļūstat par dakteru klaunu, bet jūs iegūstat otru ģimeni, jo tas ir nenormāli atbalstoša vide, kurā jūs attīstaties un mācaties, jo mēs pat nesaucam sevi par grupu, par organizāciju, bet mēs esam dakteru klaunu ģimene, un tas ir ļoti atbalstošs elements jūsu dzīvē arī visām pārējām sfērām. Brīnišķīgi izklausās dakteru klaunu ģimene. Tad vēlreiz tā mājaslapa, kur ir visa informācija par pieteikšanos skolā? Tad ir www.drklauns.lv/skola. Paldies! Mūsu šī rīta ciemiņš Marijāna Milovska. Marijāna ir dakteris klauns, biedrības vadītāja. Paldies!